katra dvēsele nonākot uz zemes. Tās lielās programmas ir bērna zaudējums, tā lielā programma ir nodevība, tādas lielās programmas varētu teikt arī ir, ka tu esi ļoti bagāts finansiāli, un kas tā ir pa enerģiju, tā ir dvēselē ļoti pieredze. Tai pašā laikā būt pilnīgi nabagam šeit uz zemes un piedzīvot visu, kas ar to ir saistīts. Dvēsele izvēlās arī tāds pieredzes kā savu viedokļu aizstāv, kad es zinu kaut kādus, man ir savs viedoklis, un es viņu spēju aizstāvēt, un es stāvu, un es mirstu dēļ tā. Un tās ir lielās dvēseles pieredzes, ko dvēseles nonākot šeit uz zemes, jau pirms tam ir izdomājuši, ka viņas izies šo pieredzi. Un tad, kā jūs saprotiet, nav ne labs, un nav arī ļauns, ir dvēseles pieredze. Tāpatās arī, kā dvēsele izvēlas šos uzdevumus, tāpat arī viens no uzdevumiem dvēselē ir piedzīvot to, ka viņa dara ļoti, tādus, ka viņa mīlestības enerģijās, viņa dara ļoti labus darbus, viņa dara to labo mīlestības enerģiju piedzīvot, kā zemes dzīvēs, bet tieši tāpat dvēsele izvēlās arī iegūt šo opitu, kā krieviski saka, pieredzi būt destruktīvajās enerģijās un iziet šo mācību šeit uz zemes. Un tad mēs, kā dvēseles iemiesojās vairākās dzīvēs, un viņas izvēlas šos aspektus. Šinī zemes dzīvē man būs tas un tas, štanī zemes dzīvē es vēl gribētu to un to iziet. Un līdz ar to, kāds ir dvēseles uzdevums, ko viņa šeit vēlāk tiek atrastas arī caur dzimtu egregoriem nepieciešamie scenāriji, lai viņas to izdzīvotu. Kā to labāk saprast? Piemēram, cilvēks, dvēsele ir izvēlējusies šo pieredzi bērniņu pasaulē laist viena. Tātad, tai dvēselē, ienākot šeit uz zemes, ir jābūt tādas īpašības, lai viņa to pieļautu un to izdzīvotu. Un tātad no visuma formas tiek meklēts dzimtu egregoros, kur ir šīs programmas jau iekšā, un tad var izvēlēties tev. Tu, piemēram, šinī dzimtas programmā var būt tā, un tur būt tā, un tad dvēselē ir tiesības izvēlēties, kuru es paņemšu scenāriju, kurš būs man labāk, jo piekrītiet, kad, mēs, piemēram, šī būtne, dvēsele ieies citā egregorā dzimtas, viņa var nepiedzīvot šo mācību, kas viņai ir jāpiedzīvo, laist pasaulē bērniņu vienai, tāpēc, kad tur dzimtā būs jau pilnīgi cits enerģijas, būs sievietes būtība pilnīgi citāda, kas, kur nebūs iespējama vispār šāda versija. Un līdz ar to tiek atrastas dzimtu egregoros tieši tādi savienojumi, kur šī dvēsele var piedzīvot tieši šo pieredzi. Un šeit, tad, kad jūs tagad sākiet nojaust, tie, kas jau zina, tie, kas varbūt tas ir jauns, jūs sapratīsiet, ka tas cilvēku liktenis, no kā cilvēki gadus simtiem ir vērtējuši, viņš vispār, kā lai saka, viņš izzūd. Viņam nav vērtība tāda, kā cilvēks vērtē cilvēciskajā viedoklī, ka tas ir labs un tas ir slikts, jo no dvēseles viedokļa viss ir pilnīgi pareizi. Dvēsele iegūst pieredzi, kura viņai